Šā rīta ceļojumu sāksim Black Magic bārā, vietā, kur Rīgas slavenākā recepte, garda šokolāde, ar burvestībām apveltīti suvenīri un senās Rīgas vēlves piedāvā ceļojumu pagātnē. 18. gadsimtā Abrahams Kundzei izdomāja balzāmiņu, un balzāms nebija tik populārs. Un tikai kad Jekaterīna Diža atbrauc pie mums, Krievijas imperātori, viņa slikti jūtās pēc legendas, un atnāca šito aptieku un palūdza Abrahamu, lai viņš viņai palīdzētu. Un Abrahams iedeva viņai bišķiņu balzāmu, un viņai palika labāk. Un cilvēki jau sāka iepazīt balzāmu no Jekaterīnas vārdiem. Tagad mēs cenšamies cilvēkiem, gan mūsējiem, gan ārzemniekiem, pateikt par mūsu klasisko tradicionālo dzērienu, kurš ir tikai pie mums. Un mums arī ir ļoti daudz saldumus, ļoti daudz kokteļus. Jūs gan varat atnākt vakarā, pasēdēt romantiski. Bet dziļi Black Magic bāra pagrabos gaida vēl kāds pārsteigums. Šeit top brīnum gardi un skaisti šokolādes pārsteigumi. Šokolāde šeit tiek gatavota ar rokām, tas viss ir roku darbs, un mūsu šokolāde ir arī maģiska. Jo kastītes, kurās tiek iesaiņot šokolādes izstrādājumi, ir kādi īpaši pārsteigumi, kurus sagādā cilvēkiem lielu prieku tās atverot. Pie mums notiek arī šokolādes meistarklases, kad cilvēki var nākt, paši gatavot trifeles, kas ir roku darbs, iemācīties jaunas receptes un, protams, vienkārši arī labi pavadīt laiku. Visi izstrādājumi, kur šeit tiek gatavoti, ir nopērkami arī tikai pie mums, vai lejas bārā, vai arī augšā. Un tiek gatavot arī pavisam tādi īpaši pasūtījumi, kur cilvēks var atnākt ar savu īpašu vēlmi un var pasūtīt kādu pavisam neparastu dāvanu priekš saviem draugiem.